Nu, Gunts Ritinieks arī ir. Nedomāju, šeit ir ļoti spēcīgs čalis, un šeit ir abi tiešām ļoti līdzvērtīgi, ļoti spēcīgi atlēti. Redzam, arī fiziski varam redzēt, ka šie sportisti ar sportu ir uz stu, un šeit ir gaidāms kārtīgs mačs. Cīņa ir sākusies, sarkaņos šortos Aleksandrs Sidurāns, pretī viņam sarkani melnajos spurotajos šortos Gunts Ritinieks. Ja, šeit bez izlūka raundiem, uzreiz sportisti sāk atklāt cīņu. Mazam tā ļoti klasiski skaisti strādā Gunts Ritinieks. Izdara sitienu, šos taisos sitienus ar kreiso roku, labā roku dzelžaini klāt pie galvas. Šīs kustības, kāja kustības ļoti labas. Mazam Sidurāns pagaidām nevar noķert to ritmu, kādu ir uzstādījis Gunts Ritinieks. Mēģina savādāk pieiet savam pretiniekam, cenšas viņu satver klinčā, grib kaut kā salauzt. Nu, kaut kādā veidā ir, protams, Sidurānam jāuzspiež savu taktiku. Un, oj! Paskaties! Pirmais stāpīgais sitiens, pēc kuru uzreiz Sidurānam atskaita knockdown. Šis Sidurāna karjerā ir pirmais knockdowns. Sidurāns iepriekš šādā situācijā nav bijis. Cīņa turpinās. Var teikt, ka jau ar mīnus punktu ir sācis šo raundu Aleksandrs Sidurāns. Savukārt Gunta Ritiniekam +1 punkts. Viņš ļoti smuki uzbruk. Labi aizsargājas. Klasika tiešām prieks skatīties Gunta izpildījums. Un Sidurāns ir ar ļoti smagām rokām. Nevelti viņš visus iepriekšējos pretinieks ir nakautējis. Es viņu pēdējo cīņu redzēju atklātajā ringā Rīgā. Nu, tur Sidurāns kā tanks pārbrauc pāri savam pretiniekam. Tas bija iespaidīgi. Un tagad Gunts dominē šajā. Un redzam, Gunts ļoti smuki sāk. Un nav iespēja savu spēli uzlikt Aleksandram Sidurānam šobrīd. Tas arī viņam maisa parādīt to, uz ko viņš ir spējīgs. Es domāju, ka ļoti labi ir izpētījis savu oponentu Ritinieks. Aizdarbiņš labi ir padarīts, jo izpēc darba ir ļoti svarīga lieta mūsdienās. Un tagad ir tie laiki, kad ir pieejami visi šie video materiāli un tā tālāk, kad agrāk aizbrauc uz sacensībām, pretinieki ieraug pirmo reizi un tad pēti viņu cīņas laikā. Tagad ir tās iespējas ir mainījušās. Gunts ļoti labi dominē šajā raundā. Tādā netipiskā amploā izskatās šobrīd Aleksandrs Sidurāns, jo parasti viņš ir tās, kurš nosaka toni. Un šobrīd viņš ir vairāk tāds kā otrais numurs. Nu, Sidurāns arī vēl nav izpaudies, tāpēc, ka viņš nevar atrast vēl savu ritmu. Bet Sidurāns ir ļoti bīstams. Es domāju, ka viņš savu lielgabalu tikai lādē. Jo tad, kad viņš sāk sist, tur būs ko uzņemt. Un pagaidām šajā raundā Ritinieks bija izcels. Īsti nedeva nevienu brīdi. Nevienu iespēju Aleksandram Sidurānam pārņemt stāfeti. Strādāja Gunts kā no pirmās, tā līdz pēdējai sekundē strādāja kā pirmais numurs un stabili paņēma šo raundu zem sevis. Nu, gribu teikt, oficiāli Aleksandrs Sidurāns pirmo reizi nonāca līdz otriem raundam. Jā, iepriekš neviens no viņa pretiniekiem nav spējis tik tālu aizvest Sidurānu. Sidurāns parasti savus oponentus uzreiz nakautē. Tagad pasīsimies, kāds Sidurāns izskatīsies otrajā raundā. Neviens līdz šim viņu tik tālu nav redzējis. Sidurānam nav bijis vispār nekādas iespējas izmantot savus ķaudīgās, spēcīgās rokas, šos bīstamos uzbrukums. Iespējams, ka Sidurāns negatavojās, negaidīja, ka Gunts Ritinieks būs tik aktīvs, pats ies uz priekšu. Viņš mēģinās noteikt toni, jo, kā jau es minēju, tas ir Aleksandrs Sidurāns stils. Un Sidurāns šeit gan viņš. Sidurāns parāda to, ka pātru viņu norakstīja un paskatās Gunts arī. Gunts arī nepaliek atbild parādā. Gaida Sidurāns savu iespēju. Protams, Gunts darīs visu iespējamo, lai Sidurāns nesagaidītu savu momentu.
jo Gunts būs aktīvāks, jo Sidorānam būs mazāk iespēja atrast savu momentu. Šis sitieni pasties, kāds izdara Sidorāns, ir iespaidīgi. Gunts aizsardzās aizsardzībā, un kas notiek? Pilnīgi viņš tādu, nezinu, puscentra, bet spiest atkāpties pēc šī izlaistā sitiena, jo sitieni patiešām ir jaudīgi. Un redzam, Sidorāns pamazām pārņem iniciatīvu, grib salauzt Gunta ritinieka cīņas par. Tas, protams, nebūs tik vienkārši sitiens korpusā. Jā, un Sidorāns saprata, ka ir jāpamaina nedaudz stils, jāpastrādā korpus. Jā, nu bet izšķir abus sportistus. Elis Mihaļenko, divkārtais Eiropas Savienības čempions profesionālajā boksā. Viens no Latvijas leģendārākiem profesionālā boksa pārstāvjiem. Kā zināms, pirmais, kurš tāds slavenākais mums bija profesionālā boksa pārstāvs, bija Jurijs Vauļins. Kurš pēc tam arī 97. gadā pēc profesionālā boksa karjeras noslēgšanas debitēja MMA un uzreiz nonāca UFC. Un tad viņa vietu Latvijas profesionālā boksa galvgalī aizņēma Elis Mihaļenko, kurš šo profesionālu karjeru noslēdz 2005. gadā. Elis bija 5. numurs pasaulē pussmagajā svarā, savukārt Jurijs Vauļins, kad laicīgi bija 1. numurs 1. smagajā svarā, kurā daudz gadus vēlāk dominēja arī Mairis Briedis, kļūstot par šīs svara divīzijas 3-kārtējo pasaules čempionu. Sidorāns strādā vairāk, bet tā arī caurūpties ritinieku aizsardzībai viņam tā arī līdz galam neizdevās, bet iniciatīva bija tajā brīdī Aleksandra Sidorāna pusē. Nu, Gurs, kā jau teicu, Sidorānam šī ir jauna pieredze. Un pasīs kāds sitiens, Gurs šobrīd ir problēmās. Uzbruk Sidorāns, Gurs pietur klinčā. Labi ir paguruši, protams, ļoti aktīvu cīņu. Sidorāns iet uz priekšu, pasmēs Sidorāns zem nolaist galvu, pa to saņems ar aizrādījumu. Nesaņemties, bet vajadzēja saņemt. Tad Gunts sāk šaut savu artilēriju. Un tagad kārt ir Sidorāns. Sidorāns grib pats ikstēties. Izmanto savu masu. Jā, no sešanas procedūras laikā noskaidrojās, ka Sidorāns ir 10 kg smagāks par Gunta ritinieku. Tā kā masa ir Sidorāna pusē. Līdz ar to tāda cīkstēšanās ritiniekam apstudināt pa labi. Labi pagruši. Sidorāns pilnīgi pietupjās, tā jātūk telpu, kamēr jau redzam, kā sekundām nemaz tik ātri nenāk. Skatāmies labākos momentus. Nu jā, cīņa patiešām ir ļoti aizraujoši, ļoti interesanti. Otrais rauns, gribētu teikt, bija ļoti līdzvērtīgs. Gribētu teikt, epizodiski varbūt labāks pat bija Aleksandrs Sidorāns. Bet, ja mēs ņemam vērā to, ka pirmo raundu pēc punktu attiecības 10-8 uzvarēja ritinieks, šobrīd ritinieks joprojām ir vadībā. Arī mēs šobrīd dzirdam fonā. Viņš dod padomus savam sportistam, Guntim ritiniekam. Labi, nobloķēja pasviet šīs te. Tiešām skaisti boksē abi sportisti. Tā tehnika tiešām ir vērts skatīties un baudīt, kā boksē Gunts ritinieks. Viņš ir, nu tā ir, gribētu teikt, vecā skola. Gunts ritinieks arī pabuksējis ir ārzemēs. Tā kā ir uzkrājis pieredzi arī starptautiskajā līmenī. Pasakamies šie pāri plecam, šie kroņu sitieni, ko izpilda Aleksandrs Sidorāns. Tiešām ļoti spēcīgi. Un redzam, ritinieks sagaidīja savu momentu. Un tāpat tās nenomierinās Aleksandrs Sidorāns.
Budžetnieks strādā. Tagad Sidorāns kaut ko gaida. Nu, ir paguris. Aleksandrs. Arī gadastarpība ir krietni atšķirīga. Guntis ir krietni vecāks nekā Aleksandrs. Es neatrodu precīzi, cik Guntim ir gadi, bet viņam ir, nemaldos, 35, 37. Kā Aleksandram ir 22. Bet kāds raksturs abiem sportistiem, viņi patiešām ir ļoti noguruši. Paskatās, viņi boksē iet uz priekšu. Aleksandram Sidorānam šī ir jauna pieredze, 2., 3. rauns iepriekš viņa karjerā nekad nav bijis. Tā kā tik ilgi viņš Rīgā nav atradies, parasti pretinieks ātri nogulda, bet, Gunts Vitinieks paskaties! Gunts ir paguris, Gunts arī paguris, bet abu sporta pusē ir ļoti liela izturība un liels cīņas pārsvarā. Gunts ir pārguris, Gunts tiešām ir saguris. Izpļaut kapi, tas ir varbūt taktiski gājiens šajā gadījumā, lai atvilktu telpu un gūtu, iegūt šīs vērtīgās sekundes, lai atpūstos. Tas tiesa arī dod arī papildus iespēju, arī bija Aleksandrs Sidoram atpūsties. Un Aleksandrs arī saņēma uzmundrinājumu no Ilja Žilinska, jāiet uz priekšu un jo šobrīd izskatās, ka pēc punktiem Sidorānam uzvarēt būs ļoti grūti. Šobrīd tikai der nakauts. Pēc punktiem manās piezīmēs Gunts vada. Elvis Mihaiļenko uzmundrinājums 2, saka strādājumu, skatītāji grib redzēt cīņu. Grib atpūsties Sidorāns, Elvis Mihaiļenko, arī Gunts grib apstāties un atpūsties, atvilkt telpu. Elvis viņiem neļauj. Soli atpakaļ, turpinām, beidzamās sekundes. Ļoti grūti, bet redzam raksturs. Abiem smagsvariem ir raksturs. Cīnās nevar, jo viņam tāds vārds padoties viņu programmā nav ierakstīts. Šie ir īsti cīnītāji. Viņi cīnās līdz galam. Īsti gladiatori. Un redzam, Gunts atkal iet uz un atskat gongs. Tas tā kā tāds atvieglojams abu ausīm. Jā, viņi bija pārguruši, bet cīņa bija skaista. Kolosāli skaista cīņa. Paldies par to dueli gan Guntim Vitiniekam, gan Aleksandram Sidorānam. Nedaudz pietrūka benzīns Sidorānam un arī Guntim. Guntim bāka līdz finišam jau arī bija tukša, bet Gunts paspēja šajā distancē izdarīt vairāk un es esmu pārliecināts, ka viņam pacels rokā uzvarētājiem. Gaidām, ko teiks tiesneši. Cīņa bija skaista, viennozīmīgi, ka šī cīņa ir viena no skatāmākajām cīņām šajā cīņas sporta vakarā. Šeit Tukuma sporta halē 10. milžu cīņās. Un mums ir zināms tiesnešu rezultāts vakarā 9. cīņā pēc boksā noteikumiem. 3 raundu cīņā pēc vienbalsīgā tiesnešu lēmuma uzvaru izcīņā Bula Zilstūris Guntis. Apsveicam Gunti Vitinieku, viņš izcīna uzvaru ar vienbalsīgu tiesnešu lēmumu pēc punktiem. Tāpatās spiežam roku Aleksandram Sidorānam, jo gan Guntis, gan Sidorāns